Jaunais Targa 37 modelis. Plaša platforma, peldēšanās platforma, kurā, ja mēs gribam, šeit varam izvilkt. Šeit ir trepītes, elegants pa trepītēm varam iekāpt jūrā. Ir jauki padomāts uzreiz vieta, kur salikt fenderus. Fenderus parasti uz vaivas, viņi tur mētājās, tad viņi kaut kur pazūd, tad viņi aizudo un izskatās nesmuki. Reku, te smuki saorganizēti fenderīši ar uzrakstiņu Targa. Pieskaņot. Krāsu mēs parasti pieskaņojam, ja? Jo Targai tas ir kā ģimenes uzņēmums, viņi customizē, kā jūs gribat. Gribat korpusu pelēkā krāsā, būs pelēkā. Reku, jūs varat redzēt, ka stāv kaut kāds bariņš ar Targām, tas gan 32 dažādas krāsas. 2 ir pelēkas, viena ir cērti balta kā šī, viena ir krēmīga balta. Šī pirmā arī ir laikam krēmīga oriģinālā balta. Tad pirmajai un otrajai Targai ir parasti alumīnija logi. 2., 4. un 5. tas ir black wine. Viņiem ir melni reliņi, kā šie, redziet, viņi nokrāsot melni. Tie tāpatās nerūsējušā tērauda, ja, bet viņi ir nokrāsot melnu, lai būtu tāda elegantāk atbilstoši šodienai. Un viņiem ir ne tikai reliņi, viņam ir logu rāmi nokrāsot. Un visas detaļas tiek krāsotas ar melns, lai ieturētu stilu līdz galam. Krasta barošana, kur pieslēgt, šīm ir konkrēti, ka šeit ir klāji mazgājamās, pieslēgt ūdeni, nomazgāt klāju, atskalot, lai nav jāskrien ar spainīti pār bortam jāliecās un jāsmeļ tas. Mēs varam smuki ar augstspiedienu. Neko eleganta lūciņa, kur pārbaudīt propelleris. Ja mēs esam kaut kur braucot, nedod Dievs, ir aizdoms, ka kaut kas nav labi, vai kaut vai zāles, esam uztinuši braucot daudz pa zālēm. Mēs varam attaisīt lūku, attaisam lūku, un eleganti paceļam kājas un paskatāmies, kas mums notiekās lejā. Netīrā ūdens izsūkšanas vieta. Tādā brīdī, ja mēs dzīvojam ilgi jahtklubā un nevaram jūrā, nedrīkstam iztukšot savu pelēkā ūdens tvertni, tad mēs varam izsūkt viņu ar te iet. Protams, ka mums ir visas nodevas mūsdienai. Mūsdienām varam pieslēgt kādu, gadžetu.